Sveiciens visiem Latviju pret parlamentu sekotājiem un arī tiem maniem draugiem paziņām, kuri skatās šo video, kuri vēl nav pieteikušies. Es aicinu to darīt, jo tas brīdis tuvojas. Šis video ir tāds īss kopsavilkums par to, kas šobrīd notiek gan šajā projektā Latviju pret parlamentu, gan vispār Latvijā. Un jāsaka, ka Latvija pret parlamentu attīstās, manuprāt, diezgan strauji tāpēc, ka tas ir īstais brīdis, lai attīstītos. Šodien viens no maniem draugiem, kurš nav etniskais latvietis, jautāja, vai latviešiem ir robeža. Es teicu, ka tuvojas robeža un tuvojas brīdis, kad cilvēki var sākt beidzot izpaust savu neapmierinātību un ir gatavi pārmaiņām un ir gatavi strādāt, lai šīs pārmaiņas būtu, ja? Un arī mazliet kaut ko ciest. Un tad viņš ar vēl vienu kolēģi, kurš arī nav etniskais latvietis, prasīja, vai latviešiem ir šāda robeža vispār. Un lūdzu man padalīties mazliet ar maniem pētījumiem šajā jomā, un man tie ir. Latvieši ir interesanta tauta. Latvieši diezgan ilgi pacieš, un latvieši diezgan ilgi ļaujas, un latvieši principā ir pieraduši, ka viņus eksploatē, ka viņus izmanto. Latvieši ir pieraduši klusēt, bet ir kaut kāds brīdis un kaut kāda robeža, kad šie cilvēki eksplodē. Un man jāsaka, ka viena no tādām spēcīgākajām eksplozijām bija mazliet vairāk kā pirms 100 gadiem, kad 1905. gada 13. janvārī Rīgā, Daugavas Krasmalā, notika demonstrācija pret cara režīmu, kad pretī stāvēja bruņoti zaldāti, un šie zaldāti apšāva vairāk kā 70 cilvēkus, daudzi mira Daugavas dzelmē, jo ledus bija vēl nebija biezs un cilvēki bēga no lodēm, bet šis te brīdis raisīja tādu sprādzienu Latvijā, un 2 gadus vairākus Latvijas novadus cars nekontrolēja. Ja, Latvija bija viens no lielākajiem revolūcijas epicentriem cariskajā Krievijā, un nevar teikt, ka tā ir strādnieku revolūcija, jo faktiski tā bija tad latviešu buržāziskā revolūcija, jo latvieši gribēja mainīt noteikumus. Ja. Protams, daudzi zemnieki un strādnieki tajā piedalījās, jo nebija apmierināti ar notiekošo, bet faktiski tā bija latviešu nacionālā atmoda. Un, lai arī cars to apspieda kopā ar vietējiem vācu kungiem, pēc 15 gadiem šo te cilvēku bērni, šo revolucionāru bērni, dēli, uzvarēja neatkarības karu, ja, pēc 10 gadiem pēc šīs revolūcijas jau tie dēli, kas bija paaugušies, stājās strēlnieku bataljonos, un pateicoties šai revolūcijai var teikt, ka arī tapa strēlnieku bataljonu un latvieši uzvarēja neatkarības cīņās. Nākamā reize, kad latvieši izpauda savu neapmierinātību, protams, bija injicēta arī no citām valstīm. Ja? Tā bija tā saucamā 90. gada atmoda, kurā es arī aktīvi piedalījos. Un, jāsaka, tad es noticēju latviešiem. Pēc tam likās, ka pulveris ir izšauts un viss, un latvieši, protams, nav šodien tādi, kad latvieši bija 1905. gadā, mainās visi arī tautas. Un varbūt latvieši nav arī tādi, kas bija 1990., 89., 90. gadā, bet tomēr pacietības mērs ir pilns. Un jāatcerās, Marks, Engels un Ļeņins, viņi nebija idioti, ja? Viņi bija gudri cilvēki, viņi ļoti labi dažas lietas noformulēja. Ja? Es neesmu komunists, bet dažas lietas viņi noformulēja ļoti pareizi, ka pārmaiņas notiek tad, kad augšas un apakšas, kad viņiem parādās konflikts, jo apakšas vairs nespēja dzīvot pa vecam. Un galvenā Latvijas problēma, ko šos gadus kultivēja mūsu vāri, ir tā, ka mums nav vidusslāņa. Ja? Mums tas vidusslānis ir tik maz, mums ir vai nu ļoti neliels tāds elites slānis, tā saucamais bagātos slānis, kur rokās arī ir vara, tā pašpārvalde. Ja? Un tad mums ir
kaut kādi 70–75% cilvēkus, kurus nevar pieskaitīt pie vidusslāņa. Un ja ārzemju sabiedrības ir sapratuši sen šo problēmu, ka tad rodās arī konflikti un cīnās par to, lai nebūtu nabago, ja, tad pie mums atkal ir citādāk. Mums vara cīnās par to, lai vairotu savu bagātību un noturētu. Tad, lūk, tad šis brīdis, šī robeža šobrīd ir ļoti tuvu, un mēs esam gatavi pārmaiņām. Mēs esam gatavi arī kaut ko paciest, ja, pabūt ar tukšiem vēderiem kādu brīdi, bet piespiest mainīties šai te pārvaldes sistēmai. Jo skaidrs, ka ar šādu pārvaldes sistēmu, kāda ir līdz šim, nekas labāks nebūs. Tas ir skaidrs, manuprāt, šobrīd gandrīz katram, īpaši no tiem cilvēkiem, kuri nav varas sistēmā. Un tā saucamā demokrātiskā, bet īstenībā tā ir partokratiskā sistēma, viņa ir izveidota tā, lai šo cilvēku dusmu novirzītu uz kaut kādiem mānīgiem mānekļiem. Šobrīd tas tieši arī notiek. Tiek iniciēta kaut kāda iespējams kaut kāda opozīcijas partija, tiek iniciēta Saeimas atlaišana, ja, lai tiktu varā un tālāk turpināt to pašu. Cilvēku izšauj savu dusmu, viņiem liekas, ka būs kaut kāds pārmaiņas, nāks tur labais onkulis Trumps vai vēl kaut kas un viss mainīsies. Un viņi izšauj savu enerģiju, ja, bet nekas nemainās. Vēsture to pierāda, ka nekas nemainās, bet šādas te Saeimas atlaišanas, visādas tur vēlēšanas, ja, viņas paņem ļoti daudz enerģiju. Tātad ir vajadzīgs kardināls pārmaiņas, un tas, ko piedāvāju es un man dombiedri, kur jau šobrīd ir Latvija pret parlamentu, ir izveidot sistēmu, kurā varai ir atbildība, kurai tauta ir tāds Damokla zobens, kas visu laiku kontrolē, kad varai nav daudz iespēju izmantot cilvēks. Protams, var vienmēr mēģinās izmantot cilvēks, tas tā iekārtos, bet ja šie kontrols mehānismi ir spēcīgi, ja, un bīstam varai, tad protams, var ir ierobežot šajās savās vēlmēs, viņai jārēķinās, ja. Un tieši tāpēc nākamā nedēļa, ja kopš šī video publicēšanas brīža, šodien svētdien, es ceru, ka mēs spēsim jau sanākt uz pirmo sanākšanu un organizēt kustību. Mazliet pateikšu, kas tā būs pa kustību. Manā izpratnē šobrīd, un man dombiedru izpratnē, teikšu tā, mūsu izpratnē, vēl tas nav viennozīmīgi, bet principā šī doma ir noteicošā, ka mēs neveidosim jaunu partiju, lai neiekļūtu šajā sistēmā, kura paņem no cilvēka labos nodomus, paņem viņa enerģiju, pulveri, iedod viņam naudu un izmaina šo cilvēku. Ja? Izmaina un padara viņu par tādu pašu tur Arturu Vagaru, ja? Kā iepriekšējais. Jo caur šo ceļu jau daudz gājuši. Mēs neiesim uz vēlēšanām, mēs veidosim kopīgi daudz kustību, kā savulaik Nacionālās neatkarības Tautas frontes laikos, bet mēs atšķirībā no tiem laikiem neveidosim kaut kādas tur etniskas kopas. Ja? Šajā kustībā nebūs tādi jautājumi kā nacionālais jautājums, kā reliģiskais jautājums. Nebūs tāds, mēs nerunāsim par citu valstu politiķu darbībām, mēs nemeklēsim šīs konflikta situācijas, mēs meklēsim vienošo, jo Latvijā faktiski nav divas nācijas etniskās. Latvijā ir divas šķiriskās nācijas, tie ir politiķi, vara, ja? Un tad ir cilvēki, kas viņus baro, kas uz viņiem vergo. Un šie cilvēki mēdz runāt dažādās valodās, bet viņiem ir viena un tā paša, mums ir viena un tā paša sāpe, mums ir vienas tās pašas problēmas, un mēs esam cilvēki, kur dzīvo vienā un tajā pašā telpā, un mēs esam pietiekoši ilgi dalīti, lai šie te politiķi, viņi to arī ir darījuši, lai viņi spētu turpināt novirzīt mūsu dusmas vienam uz otru, ja, bet nevis uz viņiem. Tāpēc šī būs tāda kopīga Vislatvijas kustība, ja, kurā mēs nešķirosim cilvēkus pēc tautības, reliģiskās piedarības, par to mēs vispār nerunāsim, par citu valstu politiku arī nerunāsim, ja, bet kas koncentrētu uz mūsu politiskās vides sakārtošanu, atbilstoši mūsu tautas interesēm. Nevis kaut kā citādāk. Es lūdzu atbalstiet, pievienojieties, katrs no jums, kas skatās šo video, pievienojieties, sūtiet tālāk, piesakieties, ja? Esiet aktīvi, jo mūsu vietā to neviens neizdarīs. Ja? Tas brīdis būs, kad mums būs jāpaciešās, varbūt būs jāstreiko, varbūt būs, bet jāpiespiež vara,
pieņemt citus likumus, citu politisko schēmu, kura uzliks varai noteiktus atbildības grožus, nevis kaut kādus tur mistisku politisku atbildību, ja, kur nevienam neinteresē. Paldies, ka jūs klausījāties. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu sūtiet, rakstiet, diskutējam, ja? Bet galvenais paši piedalieties. Es īpaši aicinu jauniešus, jums vēl nav ģimenes, jums ir mazāk no kā baidīties, ja? Mazāk par ko rūpēties. Aicinu pieteikties šajā te kustībā, kura ir balstīta uz vispār cilvēciskajām vērtībām, ja? Un kuras ir svarīgas mums visiem šeit dzīvojošiem, pilnīgi visiem. Uz tikšanos drīz.